Latvijas gada auto 2024 konkurss tuvojas noslēgumam. Novembra pirmajā nedēļas nogalē notika izšķirošie testbraucieni žūrijai, bet pirms tam visi konkursa pretendenti tika sapulcināti tradicionālajai kopbildei. Šoreiz patiesi īpašā ne tikai vienam konkursam, bet katram latvietim vietā. Man ir liels prieks būt šeit šogad Dziesmu svētku estrādē Mežaparkā, kur mēs varam redzēt Latvijas gada auto 2024 visu pretendentu kopējo foto video sesiju. Šogad konkursam pieteikti kā tradicionālās piedziņas, tā elektriskie automobīļi. Un pirmo reizi 25 gadus garajā konkursa vēsturē atlasē piedalās arī automašīnas no Ķīnas. Šogad mums ir 21 jauns pretendents. Mēs uzrunājam potenciālos jaunu auto pircējus ar šīm te pirmajām atsauksmēm, jo auto ir jaunāks Latvijas tirgū, jo mazāk var kaut ko par viņu zināt. Latvijas gada auto finālisti tiks paziņoti pēc pāris nedēļām Radio Star FM programmā Starteris. Taču pašu gada auto noskaidrosim vien decembrī. Skaties 7. decembrī Latvijas gada auto tiešraidi televīzijā un internetā.